Čau! Šodien izstāstīšu par vēl vienu uzdevumu veidu, kuri atšķiras no pārējiem tikai ar to, ka viņa atskaitēs jāievieto ekrānšāviņu, nevis interneta lapas adreses. Ekrānšāviņus kā taisa? Taisa viņus principā visi vienādi ar pogu print screen, kur atrodas uz jebkuras klaviatūras. Tātad viņi izskatās šādi. Šeit, ko jūs visi zinat, varat apties uz klaviatūras, viņa vienmēr būs kaut kur šeit virs enter, vienā vai otrā pusē. Tātad kā mēs taisam ekrāna šāviņus? Tātad uzskatīšu print screen, tad mēs ieejam Paintā, Ctrl V, vai arī vienkārši Paste. Pēc Paste mēs viņu saglabājam. Viņš saglabājās, pārvarīšu, ko viņš saglabāja. Mums viņš saglabājās picturos, ok, viss kārtībā. Tātad, pēc tam mēs ejam Files LV un ielādējam to bildi. Atpakšu pielādi, tas viss diezgan aizņem laiku. Так. Dalīties. Kurš apskatīt saiti, kopēt saiti. Un, piemēram, ja viņi ir nepieciešami, tad šis gan nav īstais uzdevums, bet mēs viņu ievedam. Tas ir viens veids. Otrs veids ir šo pašu arī, tātad atkal print screen. Es izmantoju Dropboxu, ka viņš uzrāda, ka screenshots ir saglabāts. Es uzspiežu. Viņš iet iekšā. Es viņu apskatos. Un es ar viņu padalos. Kopēt. Pārbaudam. Jā, lūdzu, rekur ir. Ir vēl, šis bija viens veids, tālais veids Dropboxam. Ir vēl viens veids, tātad atkal print screen. Viņš viņu saglabā. Jā. Mazais lūziņš, tikko taisīts, kopējam saiti. Ievadam, pārbaudam. Jā, lūdzu, ir. Tātad tas ir divi veidi, kā taisīt ekrānšāviņus, kā es uzskatu, tas ir labi, bet ilgi. Ar Dropboxu var ierīt ekrānšāviņu arī pāris sekundi. Tāpēc arī zem video būs norādes, kur var iegūt gan vienu, gan otru. Un lietojam, pildam uzdevumus, pelnam naudu un esam nedaudz priecīgāki.
nekā parasti. Visu labu!